Sveiks! Iepriekšējā video mēs runājām par naudas plūsmas pamatiem, kas tā ir, kāpēc tā ir svarīga un ko no tās var secināt. Šajā video mēs jau ķeramies pie praktiskās daļas. Parādīšu, kā izveidot prognozējumu naudas plūsmu Excel formātā. Šis materiāls būs īpaši noderīgs tiem, kas plāno savu biznesu, vēlas saprast savas finanses vai sagatavot precīzas naudas plūsmas prognozes investoriem un bankām. Nu, sākam! Es esmu izveidojis plānotās naudas plūsmas paraugu. Ļoti vienkārši un saprotami. Šeit nebūs sarežģīta formula. Ar zaļo krāsu man ir atzīmēta ieņēmumu daļa, ar zilo izdevumu daļa. Ieņēmumu daļai esmu iedalījis 7 rindas, bet tu vari iedalīt rindu skaitu pēc vajadzības. Un katrs stabiņš ir viens mēnesis. Mēnešu kolonas sāc aizpildīt ar to mēnesi, kad sāksies biznesa aktivitātes. Biznesa aktivitātes nenozīmē mēnesi, kad tu uzsāc saimniecisko darbību, bet mēnesi, kad sāc ieguldīties biznesā. Piemēram, tu plāno atvērt skaistumkopšanas salonu un pirmais, ko darīsi, ir īrēsi telpas. Tad sāc ar to mēnesi, kad tiks slēgts līgums par telpu īri. Ja sāksi ar krēslu pirkšanu, tad sāc ar to mēnesi, kad plāno pirkt krēslu. Cerams, saprotam. Ieņēmumu ailītes aizpildām pēc ieņēmumu veida. Tas ir mans ieteikums. Tā tu labāk izpratīsi, cik rentabli strādā preču vai pakalpojumu kategorijas. Ja runājam par skaistumkopšanas salonu, tad, piemēram, ieteiktu ieņēmumu ailēs rakstīt frīzieri, manikīri, masieri. Tā tu sapratīsi, kādu daļu no ieņēmumiem katri meistari ienes. Tālāk saskaitām rindas. Tur aprēķināsies gada summa pa ieņēmumu veidiem un saskaitām katru kolonnu. Tur aprēķināsies kopējie ieņēmumi mēnesī. Izdevumu daļā viss pilnīgi tāpat, tikai šeit būs stipri vairāk sadaļu. Sadaļas ieraksti pēc vajadzības. Šeit svarīgi neko neizlaist, jo tas būtiski ietekmē gala rezultātu. Apakšā ailītē kopā izdevumi ieliec formula, lai tev saskaita ieņēmumus mēnesī. Ailītē mēneša bilance ieliec formulu, lai aprēķina starpību starp mēneša ieņēmumiem un izdevumiem. Un ailītē kopējā bilance ir nedaudz sarežģītāka. Pirmajā mēnesī kopējā bilance būs tāda pati kā mēneša bilance, bet katru nākamo mēnesi aprēķina pēc formulas mēneša bilance plus iepriekšējā mēneša kopējā bilance. Tavam aprēķinam jāsanāk tādam: ja marta mēneša kopējā bilance bija 1000 eiro, bet aprīļa mēneša bilance bija mīnusos, pieņemsim, mēnesi nostrādāja ar minus 400 eiro zaudējumiem, tad aprīļa mēneša kopējai bilancei jābūt 600 eiro. Vēl ir viena būtiska lieta – mēneša bilances un kopējās bilances ailītes ir jānoformē tādā veidā, lai parādoties tur negatīvam skaitlim, ailīte iekrāsotos sarkani. Tā kā tas ir uztaisīts man. Kā to izdarīt nav šīs dienas temats, tāpēc to es nestāstīšu, bet domāju, tu pats atradīsi risinājumu. Un tas arī viss, kas jāzina par prognozējamās naudas plūsmas izveidošanu. Nākamajā video es centīšos izskaidrot, kā šo tabulu nepieciešams aizpildīt, lai sanāktu reālas prognozes. Tāpēc seko līdzi, bet ja tev radās jautājumi par to, ko stāstīju tagad, nu tad raksti. Raksti jautājumus, atbildēšu. Lai veicas!